Likums par pensijām jau sāk piedzīvot pārmaiņas. Šodien pirmajā lasījumā pieņemti Saeimas sociālo lietu komisijas rosinātie grozījumi. Deputāte Aija Barča saka, neesot viņas uzdevums prognozēt, cik cilvēki tie atturēs doties uz referendumu. Grozījumi paredz vēl 3 gadus saglabāt priekšlaikus pensionēšanās iespēju, ikvienam maksāt par darba stāžu un indeksēt visas pensijas. Ja šī gada aprīlī un pirms tam bija arī Sociālo un darblietu komisijas izstrādātais grozījums likumā par valsts pensijām, un no 135 latiem tika paaugstināts uz 150 latiem, atbilstoši tā brīža iztikas minimumam, ko statistika mums parādīja 148 lati, tad nākošajā gadā tas atkal tiks atkārtots, redzot februārī un janvārī, kāds būs iztikas minimums. Šie grozījumi nav nekas slikts, viņi, protams, palīdz pensionāriem, bet viņi nav nekas tāds, kas atrisina šo pensionāru lietas. Līdz ar to tas tiešām ir māņu solis tādā ziņā. Saprotot, ka no sociālajiem jautājumiem neizdosies atkratīties, viņa nāk ar kosmētisku remontu un piedāvā pāris miljonus un pasakot, ka tas ir tas, ko jums jāpieņem un vispār vairāk jūs nekad nedabūsiet. Koalīcijas partijas cenšas panākt, lai referendums par pensiju likumu nesakrist ar tautas nobalsošanu par Satversmes grozījumiem, tā pārliecināts Arts Pabriks. Jo rīkojot tos kopā, izredzes savākt nepieciešamo parakstu skaitu būtu daudz lielāks. Sociālo lietu komisijas rosinātos grozījumus likumā par pensijām plānots pieņemt līdz Jāņiem. Jelgavas pensionāru apvienība nosūtījusi atklātu vēstuli valsts prezidentam, ministru prezidentam un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ar aicinājumu apturēt gāzes tarifu kāpumu. Paredzamais sadārdzinājums radīs jaunu komunālo pakalpojumu maksas pieaugumu. Apvienības veiktais pētījums liecinot, ka jau tagad lielākā daļa no pensionāru mazajiem ienākumiem tiek izlietot komunālo pakalpojumu apmaksai, bet pārtikas iegādai paliekot vien vidēji lats dienā, ziņo Zemgales kolēģi. 100 grami makaronu, 2 kartupeļus, 150 grami gaļas, 50 grami vaipiena biespiena un 2 šķēles maizes. Tik šķietami pieticīgi vienas dienas ēdienkartes spētu nodrošināt organismu ar nepieciešamajām olbaltumvielām un ogļhidrātiem. Tomēr reālajā dzīvē ir pavisam savādāk. Vienai dienai minimālai nodrošināt 1800 kalorijas ir vajadzīgs lats 77. Un pareizinot ar 30 dienām vidēji tas iznāk 54 lati mēnesī, kur pensionārs ar savu minimālo pensiju praktiski to nevar nodrošināt. Jelgavas pensionāru apvienības veiktais pētījums rāda, ka 94% pensionāru saņem pensiju, kas ir mazāk par minimālo algu. Lielākā daļa līdzekļu tiek izlietota maksai par komunālajiem pakalpojumiem, 13% zāļu iegādei un tikai 20% pārtikai. Tie, kuri vēlas savu dzīves kvalitāti uzlabot, joprojām cenšas strādāt. Esmu medmāsa, ja? Ir visu mūžu strādāts nodaļās, smags darbs bijis. Un tagad vecumdienās man vēl jāstrādā, manā vecumā. Bet tā nav jau kaut kur, es nezinu. Gaidāmais gāzes tarifu kāpums veco ļaužu dzīvi padarītu vēl grūtāku. Par vēl lielāku komunālo maksā preču cenu kāpumu negrib domāt pat tie, kuru pensija ir lielāka par 160 latiem. Tad redzēsim, es šodien vēl neesmu par to domājis. Es tā kā Skarlete saku, domāšu par to rīt. Tieši gaidāmais tarifu kāpums arī mudināja pensionārus ar aicinājumu iesaldēt gāzes cenas, vērsties pie sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, kā arī valsts prezidenta un ministru prezidenta. Mums likās pilnīgi nesaprotami, kā var prasīt tarifu paaugstinājumu, ja uzņēmums strādā ar 25 vai 50 miljonu peļņu. Tad ir laikā, ka viss tiek aicināts uz jostu savilkšanu. Kāpēc tad vienam vajadzīga peļņa attīstība, kamēr pensionārs nevar nodrošināt pat to ēšanu? Kas principā tiek pārkāpts 37. Satversmes pants par izdzīvošanu un nodrošināšanu pret nabadzību. Un tāpēc tapa šīs vēstules prezidentam un ministru prezidentam. Jelgavas pensionāru apvienība cer, ka viņas atbalstīs gan citu reģionu pensionāri, gan pārējā sabiedrības daļa. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs. Kamēr valsts augstākās amatpersonas iepazīstas ar Jelgavas pensionāru vēstuli, Krievijas energo uzņēmums Gazprom brīdinājis par jaunu gāzes cenu pieaugumu. Tā priekšsēdētājs Aleksejs Millers norāda, ka cenu kāpums ir neizbēgams jēlnaftas sadārdzināšanās dēļ. Pašlaik Eiropai piegādājamās gāzes cena tiek piesaistīta naftas cenu līmenim. Turklāt jau tagad Gazprom gāzes cena ir par trešdaļu lielāka nekā tika prognozēts pērn.
Krievijas energogiganta vadītājs uzsver, ka nākamgad naftas cena varētu gandrīz dubultoties un sasniegt 250 ASV dolāru par bareli. Valdība neizslēdz, ka budžeta pārpalikums šogad tomēr varētu būt mazāks par plānoto 1% no iekšzemes koprodukta. Kaut arī sākotnējais mērķis nav atmests, ministriem ir bāžas, ka tik lielā apjomā budžeta izdevumus samazināt neizdosies. Šāds viedoklis izskanēja pēc valdības ārkārtas sēdes, kurā sprieda par valsts tēriņu samazināšanu. Līdz jūnija beigām